Vilni, čau! Čau, Tev čau. ir kaut kas jumtu labojumam? Konkrēti par kādu jumtu ir vēlēšanās uzzināt kaut ko? Man ir draugs no Gulbenes, viņam ir mājai jumtam kaut kādi 10 kvadrātmetri ranila, bet vispārējais ir ruberoīds. Jā. Nu, ruberoidi jumti tagad ziemas apstākļos, viņi vairāk saraujās, var veidoties plaisas jumtā, un pa tām plaisām var tecēt ūdens iekšā. Un mums ir, teiksim, tādi materiāli līmējumās ruberoidu lentas, armētas ar foliju. Viņas ir lipīgas. Viņus vajadzētu pirms līmē uz plīsumiem paturēt istabā, lai viņš bišķiņ silts paliek un lipīgāks, un var ziemas laikā arī līmēt virsū uz jumta. Nu, jumtam, protams, jābūt daudz maz sausam, nedrīkst tur ūdens peldēt, jo pie ūdens nepielips klāt, bet uzlīmējot šīs te lentas, ruberoidu jumts tiks savākts. Ja tas jumts ir vairāk cietis, tā kā mums te pēdējā laikā visādas krustas un nedienas ir, ja, tad arī uz brīdi var iztikt ar šo, bet tad pavasarī, vasarā ir jāpārlīmē pa jaunu. Jāuzkausē jaunas segums virsū. Tāpat tās ar šīm lentām mēs varam arī saremontēt ruberoida šīfers. Tie, kas ir tā kā ondulains, ko cilvēki zina. Šīs loksnes, ja te ir plīsums, kur ir nagla vietas, ja, ir izdurs cauri, var uzlīmēt to lentu virsū, mēs to jumtu varam saglābt. Ja, un tās lentes ir dažādās krāsās. Ir melna, ir sarkana, ir brūna. Tāpat tās arī ranila jumti, ja ir izkustināti nagla vietas, metāla jumti profilētie. Viņiem arī var šķērsām uzlīmēt šīs lentes, un līdz vasaras sezonai ir viņš saglābts, un tad varētu ņemt un savest kārtībā. Ar to lentu, kas ir ruberoīdam, piemēram, tas jumts ir slaps, nu, piemēram, ziemā, kāds var grib šūnītiem vai kam. Jā. Tur ir iespēja, to mitrumu kaut kādu, to degli? Nē, šīm lentām degls nav vajadzīgs, viņi ir ļoti lipīgi tie, ja. Viņam pilnīgi pietiek ar istabas temperatūrā patur kaut kāds 3-4 stundas, lai viņš ir lokans. Un vajag skatīties tā, kad viņas ir armētas ar to foliju. Man viens klients stāstīja, ka viņš bija atstājis to foliju, kaut kāds folijas gabals bija palicis virsū, salidojuši svārns un to foliju viss noplēsuši. Saknābuši to jumtu bija, ja. Tagad tur prātīgi vajadzētu to līmēt tās lentes. Ja vēl jautājumi, lai droši uzdod komentāros. Jā, lai zvanu, lai raksta.